Nu, ko Jāni Kroni? Sanita Janberga. Ir pēdējais laiks atklāt, kā mēs iepazināmies. Un kur mēs to atklājam, tas ir Rebaltikas jubilejas podkāsts, kurā mēs runājam par cilvēkiem un ar cilvēkiem, ar ko mēs esam strādājuši kopā šajos gados. Un toreiz bēdīgi slavena bija tikai es, un tagad bēdīgi slavena esam mēs abi. Es esmu pievienojies pulciņam. Iepazināmies mēs, man liekas, kas bija 2018. gads. Tā varētu būt. Vai 19. Katrā ziņā es redzēju sludinājumu, kas tika izlikts raidījums starp citu beigās, un tad es mocījos, nevarēju saprast, vai rakstīt, un man kursbiedrs Reinis pateica, nu aizrakst taču. Varbūt būs. Tad es aizrakstīju, un tu un Inga man uzaicināja parunāties. Un tā mēs tev sabojājām. Nu jā, es biju baigi pārbījies, es nācu, bet... Un tāda sabojā, jā, tad īstenībā no starp citu, tur vēlāk ir vēl visādas lietas nākušas klāt, lai kļūtu bēdīgi slavenāks. Bet birka nāk arī īstenībā, tas ir tā kā tāds nezvēra zīmoks, ka tu esi ar Rebaltiku saistīts. Bija sapinies. Jā. Mums droši vien jāatgādina ar cilvēkiem, kas varbūt ir jaunāki nekā Facebook. Starp citu bija tāds... joku raidījums, jo mums bija no vienas puses mazliet garlaicīgi un negribējās visu laiku kaut ko ļoti nopietnu darīt, bet no otras puses mēs sapratām, ka rakstīt arī nevar nepārtraukt, jo arvien mazāk cilvēku spēja lasīt. Un jāiet ir sociālajos tīklos un jāstāsta asprātīgi par to, kas ir noticis tā nedēļā. Un tad mēs izdomājam, ka mēs pamēģināsim, un mums jau parasti Rebaltikā ir tā domāšanas process ir pirmdien izdomājam, piekdien sākam. Neviens neko nemāk tajā, un tad mēs to raidījumu sākām taisīt, un tad ieradās Lienbā Risa strādāja saturā, un tad aiz kameras sēdošā Inese Brāža atnāca, un tad bija Mārtiņš Daugavs vadīja, un tad Mārtiņš vairs nevarēja, un tad mēs nolēmām, ka ir jāmeklē jauns. Un atnāca Ralfs Eilants, kurš teica mammai visu laiku, Daiga gaidi, ka es izdomāšu, jo mēs teicām, ka viņš vairs nekad nevarēs dziedāt Rīgas domas svētkos un ātro kredītu ballītēs. Un viņš teica, es nekad to neesmu darījis, man arī nevajag. Un tad atnāca Ralfiņš vadīt vienu. Un kā viņš jokoja mūsu dzimšanas dienā, kopš tā laika mūzikā tiekot uzskatīts par gudru cilvēku. Un tu atnāca vadīt otru, dabūju savu Rebaltikas birku, bet viņi jau te vasarā atkal izlīd ļoti skaisti ārā, jo es nemaz nezināju, ka izrādījās Lēdijas esot rakstījuši Skronim tekstu, un viņš esot tikai nolasījis. Ko? Nē. Jā, tas bija pēc tava lampas priekšnesuma, kur Nacionālās apvienības dumjākā daļa bija atklājusi, ka eksistē arī Jānis Kronis, un tad viens no viņiem rakstīja sociālajos tīklos, ka viņš jau sāk Rebaltikā, Lēdijas viņam rakstīja priekšā tekstu, viņš lasīja. Cik jauki. Tik neuzdiri laikā nenomirsti. Nē, īstenībā tas jau būtu forši, tad man būtu vieglāk to naudu viņu pelnīt tādā veidā, ka man tikai uzrakstīt to vajadzētu lasīt. Bet, tur jau es atceros, kā mēs trešdienās vajadzēja nodot, ceturtdienā mēs rakstījām, tad pirmdienā, otrdienā es ķēros klāt, un tad parasti tas ieteikums, kas nāca atpakaļ, bija īsāk, un tā es visu laiku cīnījos ar to. Bet tagad ar to cepienu tur... Jāteic, ka Stenzinieks uztaisīja labāko PR gājienu, kādu pēdējā laikā viņš ir uztaisījis. Jo tajā reizē, tad, kad Petrāvičs rakstīja par mani iesniegumu policijā, viss smējās par to, kāda Petrāviča. Šoreiz viņš izdomāja apvainoties cita vietā, parādīja, ka viņam ir morālais kompass, izrāva vispār ārpus konteksta, parāda, ka viņam ir morālais kompass, savu vēlētāju viņš mobilizē, iespējams paņem vēl kādu, un redz, kā viņš gribēja dot man pa muti. Tikai dīvaini, ka viņš, tad, kad atbildes runa bija, tad viņš nevarēja pār lūpu pāršpļaut, pēc tam sociālos viņš ir pa muti devējis. Bet, es esmu diezgan pārliecināts, ka Grasbergs nav apvainojies par to joku. Vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tajā pašā prieka vēsts video,
kur daudz viņam tādi ir. Viņš pašā sākumā saka, ka viņš ir 6 bērnu tēvs. Tad viņš saka, ka mēs ar sievu esam maģistri lauksaimniecībā specializējušies lopu pavairošanā, un kā mēs paši smējamies, mēs darbiņu esam paņēmuši līdz mājām. To viņš pats pasaka. Līdz ar to man liekas, ka tur... Zini kā, man liekas, ka arī jāatgādina. Tu esi gatavs varēs to joku pateikt? Attiecīgā situācijā es esmu gatavs pateikt to joku, bet tur ir tā... Tu domā tagad? Jā. Tur vajag to video. Kāpēc tas sašutums bija? Tāpēc, ka ļoti daudz, kas tika izrauts laukā. Jo joks sākās ar to, ka viņš bija tas, kurš centās ierobežot sieviešu tiesības un Delfu, uz abortu. Un Delfu tiešraidē, tad, kad uzrakstīja kādā sakarā deputāti tagad būs gudrāk par ārstiem, viņš savu kompetenci skaidroja, ka es kā lauksaimniecības maģistrs sevi uzskatu par zinošu bioloģijā. Un man vienkārši liekas, ja tu esi gatavs pret visām Latvijas sievietēm izturēties kā pret govīm, nosakot, kad viņas var veikt abortu vai nevar veikt abortu, tad tev ir jābūt gatavam pirmkārt, kad cepienāk, kas ir tieši tāds formāts, ka par to ņirks. Es esmu gatavs, vai es varēju to izdarīt kaut kā elegantāk un maigāk? Droši vien, bet man laikam īsti to negribējās darīt, tāpēc, ka tieši tā iemesla dēļ, ja viņš visas sievietes uzskata par govīm, tad es varu par to jokot. Un es nevienā mirklī nejokoju par viņu sievu vai bērniem, bet par viņu atpakaļ rāpulīgiem uzskatiem sieviešu reproduktīvajās tiesībās. Es atceros, ka tu man zvanīji pirms lampas. Es biju Liepājā, tu man zvanīji, un tu teici, man tad tie joki, un tu viņam teici, un es teicu, un ja es saku, tad droši vien, ka ir kaut kur baigi tuvu, kaut kādai robežai, bet tas, kas man uzkrita, bija, no mana viedokļa, jokot var par visu, man ir kaut kādas, katram ir kaut kāda individuāla robeža, par ko nevar. Manā uzskatā nevar jokot par holokaustu, es vienkārši nepieņemu to. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kas to dara, bet man ir pārāk liels jūtīgums uz to. Bet tavā gadījumā tas, kas, manuprāt, tika izdarīts, un tas tiek izdarīts katru reizi, tieši no šī te flanga, kas ir populistu flanks vai ubernacīšu flanks, vienkārši paņem kaut ko, izgriez un rādi, un tas izstās baigi aizvainojoši, bet tam bija konteksts, un tas konteksts tiek pazaudēts. Un es domāju arī, ja tu uzskati visas sievietes par lopiem un uzskati, ka tu drīksti lemt par viņu dzīvēm, tad tu rēķinies, ka tu dabūsi to sitienu. Un tas konteksts bija tas, kas, manuprāt, pat nevis pazuda, bet tika speciāli pazaudēts, lai rādītu pastieties uz šiem briesmīgajiem komiķiem, cik viņi ir nesmieklīgi, cik viņi ir rupji un kā viņi tur ņirgājās pa sievietēm, jo sieviešu aizskaršana pat pa sevi tā diezgan tāda tēma. Tā kā tu kļuvi vēl beidīgāk slavens nekā tu biji iepriekš. Jā, bet labākais jau ir tas, ka lielākā daļa no visiem tiem dusmīgiem cilvēkiem bija kā tāda kardināla pujāta. Viņi nebija redzējuši, bet nosodīja. Bet tas taču tā vienmēr ir. Jo man kāds... slavens cilvēks aicināja savu podkāstu uzreiz runāt par šo. Un es tiešām laika nebija, lai dotos uz turieni, bet es prasīju, vai viņš ir noskatījies. Viņš teica, ka nav noskatījies. Un es teicu, noskaties no sākuma. Viņš noskatījās un atsūtīja pēc tam ziņu, ka īsti jau tur nekā tāda baigi nebija. Līdz ar to nenāc uz podkāstu. Ej uz Rebaltiku runāt. Es neesmu. Jo es nolēmu, principā, šī ir vienīgā vieta, kur es tiešām esmu par šo tagad parunājis, jo es nolēmu, ka es negribu to visu cilāt un mēģināt kaut kā to putru vārīt tālāk, tāpēc, ka man bija no sākta gala skaidrs, ka tad, kad Stenzinieks palaida to savus tvītus un pēc tam pieslēdzās vispārēji LPV, ka tas ir viņa PR gājiens. Un ja es mēģināšu kaut ko tur baigi spuroties pretī, tas būs ilgāk un viņiem no tā būs lielāks labums. Es biju ļoti vīlusies, jo es atceros Eriku Stenzinieku kā talantīgu reklāmistu, un mēs skatījāmies cepienu pie ezera, tur tādā bariņā kopā tiešraidē, un tu gaidi, ka tagad būs, un tagad būs. Tur taču kādreiz viss ir bijis, un izrādās, tas ir bijis kādreiz viss. Un tā kā tas bija tāds bēdīgs pasākums. Bet cik es atceros, es atceros, šī nebija pirmā reize, kad tev kāds dēļ darba, un arī Rebaltikas gadījumā dēļ Rebaltika darba, sola pa zobiem. Jā, tas ir īstenībā tāds spilgtākais sasniegums, bet arī tāda atmiņa no tā laika, kad mēs taisījām ar citu, ka mēs uztaisījām to raidījumu par to vienu influenceru, kur
pārdeva suliņas pret vēzi. Un, tā epizode viņa aizgāja tā diezgan plaši. Un bija pagājuši jau vairāk mēneši, un es biju Valmierā, Valmieras festivālā. Un, man bija viena brīvdiena, man sieva bija atbraukusi, mēs aizgājām paēst pankūkas, tur bija tāda forša vieta agrāk. Un es pagāju uzpīpēt malā, un man pienāca tāds milzīgs tēvains ar zelta zobu un prasīja, vai es esmu tas gudrinieks, kas gudri dirši internetā. Un bija šī tik tālu, lai viņš man tiešām sadot pa seju. Un, labi, ka tur bija, kā vienmēr, sievietes izglāba pasauli. Tur bija vēl citas dāmas, vienkārši, kurš uzreiz bļāva, ka viņas sauks policiju, ko viņš dara. Tad viņš aizgāja prom. Jā, un tā bija tāda bailīga. Un tas ir tas, ko es vienmēr esmu domājis par pētnieciskiem un izmeklējošiem žurnālistiem. Ka tā jau ir tāda, ja ne ikdiena, bet nav neierasta lieta. Un ka man laikam nepietiktu drosmes būt tādam žurnālistam. Tev ir kādreiz, labi, pa muti nēs, vai pa muti solījuši, vai kaut kas tāds bailīgās situācijas? Tu zini, pa muti sola tikai neklātienē. Pa muti sola neklātienē, tur vēl kaut ko tur sola neklātienē. Sievietēm, ja vien tā nav ļoti nopietna lieta, un tā nav nopietna lieta, tur šitie kaut kādi influenceri brūtgāni, sievietēm ir tā priekšrocība, ka viņām parasti nesola pa muti. Un sit vai tur, teiksim, nogalina tikai kaut kādos ļoti ekstrēmos gadījumos, un Latvijā tāda gadījuma nav bijis. Sievietēm ir pilnīgi cits žanrs. Tu visu laiku vari uzzināt, cik tu esi kļuvusi rasnāka, cik tev ir neglīti zobi vai vēl kaut ko. Un man vienmēr licies ārkārtīgi aizraujoši, ka pieauguši cilvēki domā, ka tas ir arguments. Tu sajūties tā kā kaut kādā pirmajā klasē, ka tas varbūt kaut ko nozīmē. Tad tu tā domā, labi, zini kā, kāpēc tev būtu jāsraucās par svešu cilvēku domām par tevi. Bet parasti Latvijā, tā kā tavā gadījumā nedaudz, un es toreiz ļoti slikti jutos viena iemesla dēļ, tu man pastāstīji vēlāk. Bet es kā redaktors, tas neredzamais cilvēks ar Baltikā, kas vienmēr ir izvēlējies baigi nelīst uz āru, bet jau vairs pēdējos gados nē. Tu esi atbildīgs par visu cilvēku drošību. Tev jāzina, piemēram, ja tur kaut kāda tikšanās, viņiem jāpasaka. Ja kaut kāda triki, viņiem jāpasaka, kur viņi iet. Ja ir kaut kāda drauda izteikti, viņiem momentāli jāsaka, un tad ir jādomā, ko darīt. Vai mēs zvanam policijai, vai mēs rakstam iesniegumu, vai mēs ko daram. Mums ir bijusi saskarsme ar daudziem mūsu ārzem kolēģiem, kur tiešām brauc ārā no valstīm un tam līdzīgi. Latvijā pamatā apsaukājās. Kaut kad ir bijis kaut uz ielas pienākt, tur kaut kādiem rupiem vārdiem kaut ko pasaka, bet tas arī ir tāds plus mīnus viss. Un tad ir tie smieklīgie gadījumi. Man neviens nekad nav devis kukuli. Nekad. Man arī tādu īstu mājienu nav bijis, ka varētu viņu iedot, jo, kā mēs zinām, žurnālisti kā kukuļus dod vai par to, lai tu neraksti, vai par to, lai tu raksti. Jā. Un mums nav bijis neviens ne otrs gadījums, bet man ir labā piemiņā mana draudzene Ilze Jaunāks, un to es iemācījos uz visu dzīvi. Mēs esam kursabiedrenes, un tā mēs arī kļuvām par labākajām draudzenēm. Viņa aizgāja tikties ar vienu Rīgas domas figurantu, kas toreiz figurēja vienā korupcijas lietā. Viņš tagad ir sociālajos tīklos, tur šausmīgi rupšs tēvains. Un atvedoties, viņš viņai dod žurnālu, kā viņš saucās, elektroniskie sakari. Bija kādreiz tāds, un viņa kaut kur instinktīvi saprot, ka jāpašķirsta to žurnālu, tur iekšā aploksni. Un kopš tā laika, jebkuru grāmatu, ko man uzdāvina, jebkuru žurnālu, ko man dāvina, es momentāli atveru, apskatos visu, vai ir vai nav. Bet tas vairāk ir nevis pa fizisku draudēšanu, tas ir vairāk pa mentālu izturību. Cik tu vari izturēt, jo es akceptēju to, ka es esmu diezgan asts cilvēks, man arī tādam ir jābūt. Es neesmu atnākusi lifestyle žurnālistikā parunāt par to, ka Jāni, kā tev viss tik labi izdodas? Un es saku, Jāni, varbūt tie joki tur, es nesaku, es neuzskatu, ka bija, bet Jāni, varbūt tie joki bija pat raku. Un tāpēc tu rēķinies, ka tu dabū to pretī, un jautājums, cik ilgi tu mentāli to var izturēt. Un Rebaltikā, man šogad palika 15, es esmu, kad es atnācu, 12 gadu. Labi, bet tas gadījums toreiz, ka bija tas stalkeris. Stalkeris bija Ingai. Ingai ir, bet viņš bija tikai Ingai, jā? Nē, viņš bija fokusējies uz Ingu. Viņš viņai zvanīja, rakstīja uz birojā. Viņš atnāca, kad bija tieši Ines Liena un mūsu ukraiņu kolēģis birojā.
viņš man rakstīja kaut kādas tikai rupības, bet es tiešām to, ir cilvēki, kas saka, nē, tas nav jāpieņem, es to uztveru kā darba daļu, un ar to stāvēja pie cita problēma. Viņš jau pats kā tāds, kad mēs satikāmies tajā tiesas zālē, kā tas ļoti bieži ir. Tev pretī ir tāds vājš, nekāds tīrliņš patiesībā, bet viņam bija vēsturē ar narkotiku lietošanu, un tad, kad tev narka sāk draudēt, tu nezini, ko viņš izdarīs, tāpēc tu ļoti uzmanīgi... Tāpēc man uzmanīgi ar stenzinieku. Jā, tieši tā, zini kā... Nē, viņš vairs nelieto. Kā mēs zinām, ka viņš nelieto? Nē, tā viņš taču tagad aizbrauc uz skolu, un tur viņš... esot rehabilitējies. Teiksim tā, man viņa privātā dzīve pilnībā neinteresē, man nepatīk viņa izpausmes tikai tik tālu, cik tālu tas indē publisko telpu, tur, teiksim, sava tēla labā, savas partijas labā, un man arī nepatīk tādi, man vispār man nešķiet vīrieši cienīgi, jeb kādā veidā tur ņirkāties par sievietēm. Klau, bet tās 15 gadu jubilejas sakarā mums vajag to, tā kā mums scenārijā ierakstīts, man jāpajautā. Es izlasīju arī to rakstu, bet es uzreiz, kā Rebaltikā, kā vispār droši vien žurnālistikā, bet kā Rebaltikā, kā tu, kā cits Rebaltika žurnālists nolem par ko rakstīt? Kas ir tas? Ok, ir kaut kādas tēmas, kas atnāk, bet pieņemsim par kapitālo remontu banku sektorā. Kāpēc? Manā gadījumā ir tikai 2 veidi, kā es nonāku līdz kaut kā rakstīšanai vai filmēšanai. Pirmais ir, kas ir iemācīts visiem, besi ārā. Kaut kam no sirds ir tevi jākaitina, jāuzvelk tā, lai tu gribētu par to interesēties. Un otrs ir, kurš tad vēl darīs? Ja nedarīs cits, tad kurš tad vēl darīs? Tāpēc besi ārā ir tāds žanra klasika. Labi, ok, besi ārā, tur es saprotu, tad tas nonāk tavā redzeslokā. Bet kurš to citu vēl darīs? Kā nonāk tajā redzeslokā? Kurš citu to darīs? Kā tas temats nonāk? Visādi. Zini kā, ir piemēram tādi, ko tu redzi. Vizuāli, ko tu redzi uz ielas temats. Rīga ir ļoti kontrastaina pilsēta. Ja? Es gāju, nebija bijusi sen, ar kājām nebija gājusi gar Origo. Tu eji tur, sieviete guļ uz trepēm pilnīgā izrubā. Cilvēki par laimi neiet garām, bet stāv tur piezvana. Turpat blakus tu redz tās dārgās mašīnas. Tad domā, vai Rīgai tādai jābūt? Tad, teiksim, sociālo nevienlīdzību tu redzi ikdienā, tu redzi skolā un tā. Azartspēļu reklāmas. Kaut kad Ines sāk uz viņām skatīties, viņas tev vienkārši līda virsū no visiem stūriem, un tu domā, viņas ir aizliegtas teorētiski, un turklāt parasti arī kādam ģimenē ir kaut kāds posts bijis, vai kāds ir bijis atkarīgs no azartspēlēm, vai kad mēs sākām par sieviešu vardarbību, es atceros vēl tagad to sarunu, ka mēs sēžam trietā birojā, es, Inga un tolaik Lienīte, un kaut kā aiziet runa par vardarbību, un Inga jau to pati ir teikusi, tāpēc es varu to atkārtot, tas nav svešs noslēpums. Viņa saka, man bērnībā tur tētis sita tur un tā, un es saku, mani nesita, bet mans tētis bija vardarbīgs pret manu mammu, un trešais sarunas dalībnieks saka, man bija boyfriends. Un man likās, ka tas viss jau tāds, kaut kādā mūsu vecāka paudzē, tur tā alkohola, neatkarības problēma, sākumā alkohola problēma, pēc tam neatkarības problēma, ka te vīrieši kļuva lieki un vairs nespēja nodrošināt ģimenes, bet tad izrādās tas viss turpinās jau tādā, tā kā studenta problēmā. Tās ir tās, kur tu jūti, redzi un iecepies. Tad, protams, ir kāds, kurš piezvana, atsūta, un mēs ļoti bieži dalāmies tālāk Rebaltikā, jo tematu pietiek visai pasaulē, mēs neesam ziņu dienas. Cer kaut kas, kas atbilst ziņām, aizsūtam kolēģiem uz televīzijām, sakam, reku šitais jums, šito mēs neņemsim, mums vajag kaut ko sistēmisku. Bet banku kapitālais remonts kā atnāca, mēs esam ļoti cieši dažādos starptautiskos tīklos, žurnālistikas pētnieciskās, un tas ir viens no īstenībā visforšākajiem blakus efektiem šajā profesijā, ja tev kaut ko vajag, uzreiz zini, kam jāpiezvana. Visur apkārt. Un tas vienkārši tajās 2014. 15. tas gāzās no visām malām. Tikko kā ir kaut kāda naudas atmazgāšana un zākšana, tā būs viena no mūsu 3 bankām 4 iekšā. Mums kolēģi vienkārši, mēs jau bijām to attīstījuši līdz slikta joka stadijai, ka
Mums no sērijas satiekamies lielajā pētnieciskajā konferencē, visi nāk pie mums stāvēt rindā. Mēs sakām, jums par naudas atmazgāšanu? Jā, mēs sakām, un ko jūs domājat, ka mēs varam iet jebkurā, tur es nezinu, Pareks filiālē un palūgt, lai mums izsniedz visus papīrus? Viņiem apmēram tā attieksme pie tāda, bet jūs taču varat dabūt. Un nekad nedomājot, ka mēs patiesībā to visu varam dabūt pavisam grūtos ceļos, un arī ne visu, jo banka noslēpums pastāv. To vienkārši nevarēja ignorēt. Un es vēl tagad atceros, kā mēs mocījāmies, kā parādīt reālu cietušo. Jo, piemēram, sociālajā nevienlīdzībā ir skaidrs, tu vari parādīt cilvēku, kurš no sirds cenšas, bet viņam tāpat nesanāk tās naudiņas pietiekami daudz, lai viņš varētu tos bērnus abus uzturēt. Bet kur te ir cietušais? Kaut kādu Moldāvi, kaut kur, kam miljards nozagts, kādu tie cietušo. Un te pretī, te pašā brīdī, ir milzīgs banku lobijs, kurš saka, laikmetīgās mākslas muzeju gribat, sportu gribat, un visu šo gribat, un ir taču, un to es vēl tagad dzirdēju arī taisot to update par 15 gadiem, ir taču tik daudz kvalificētu cilvēku šajā sektorā, kas zaudē darbu, un tas ir legit arguments. Tā tas bija, bet vai mums kā valstī to vajadzēja? Nu, nevajadzēja. Mums nevajadzēja, lai vākt to kriminālo naudu. Un zini, kas ir šausmīgi interesanti par tematiem, kur atnāk. Tad, kad tu esi tāds dinozaurs kā es, kas ir nodzīvējis no 95. gada žurnālistikā, tu redzi, cik viņi cikliski nāk tie temati. Viņi visu laiku atkārtojas. Piemēram, sākām par ātrajiem kredītiem. Arī tajā pašā laikā. Tas jau tagad ir tas pats, kas bankas bija to brīdi, kas finansē visu visur. Un mēs sakam, procenti pat raku, tos cilvēkus čakarē pat raku. Turpretī vienkārši siena, ka nē, tā nav, viss tur baigi forši. Labi, beigās kaut kā ar mokām izmocās, ka ierobežot to reālo spēju tos cilvēkus čakarēt. Bet viņi jau atkal ir atnākuši. Nē, bet tur jau tas stāsts, kāpēc es saku par cikliskumu. Vakardien Saeimā atveram durvis kredītu reklāmām. Ašrādens, kā finanšu ministrs, ir teicis, ka mēs jau esam tagad pietiekami gudri un izglītoti. Un tur vienkārši tur jāpieliek noteikti procenti, kas jāsaka, aizņemieties atbildīgi. Tas viss nāk atpakaļ. Tas spied tagad nodot viņu uzraudzību no ptats Latvijas bankai. Tas spiediens, tas viss jau vienreiz ir redzēts. Vienkārši. Un tu tā sēdi, tāds tiešām tāds dinozaurs un saka, šito es esmu redzējis, bet nāksies atkal pie tā atgriezties. Un zini, kas vēl nāk atpakaļ? Tas ir nākamo mēnešu 2 jautājums. Zelta vīzes uzturēšanas atļaujas. Jā. Vakardien klausījos komisijas sēdi, jo mēs tā nocīnījāmies entos gadus. Un nav tā, ka man tur cilvēki saka, tev ar Nacionālo apvienību, piemēram, nav kopīgi viedokļi. Man ir kaut kāda kopīga viedokļa Nacionālo apvienību. Un es viņam pilnīgi piekrītu. Jā, šeit viņi uztaisīja dīvaino koalīciju ar progresīviem. Jā, viņiem bija tas, ka zelta vīzas nevajag. Ka tas ir bīstam. Edviņš Šnora bija vienkārši tribīnē katru mīļu reizi un runāja par to, cik briesmīgi tas viss ir. Un es viņam piekrītu, ka tā Krieva nauda, kas nāca iekšā, un citu Padomu Republiku naudu bijušo, viņi bija vienkārši netīri. Daļa bija tīra, bet lielākā daļa bija netīra, un tas neko labu nedarīja. Un mums to īsti nevajag kā valstī. Un tagad Kulbergs iesniedz priekšlikumu, viņi izgrūda. Cits būtu nolinčots. Es domāju, lielākā daļa tādu centrisko politiķu būtu nolinčot, jo Valainis jau visu laiku nes tās zelta vīzes. Viņam teica, nē, Viktor, nebūs. Beigās atnāk Kulbergs vēl pirms premjera, atnes zelta vīzes. Viss nobalso tādā ātrumā, ka pat nepamana, ka viņi nav ielikuši noteikumu, ka nevajadzētu Krieviem un Baltkrieviem viņus tirgot. Labi, to ātri izlabo pēc tam, bet prezidents aizvakar, kad viņi ar Kulbergu tikās, viņš aizsūt atpakaļ likums ārlūkot, iznāk un runā par to, ka mums jāatrod līdzsvars starp labajām investīcijām un sliktajām investīcijām. Skaidrs, sliktās tā tad ir Krievu, Baltkrievu, labās tad ir visi pārējie. Un tad tu sēdi un tu domā, bet ar ko tas no Šlesera atšķirās? Taču absolūti ne ar ko. Un iebildumi par to, ka Luminor nopērka Ungāri, kur darbojas Krievijā, no Kulberga arī nav. Kaut kur es redzēju, bija ļoti foršs salīdzinājums par to, ka zelta vīzes mums ir, tad mums ir Waterfronts, un kurš to visu nofinansēs. Tagad, tā kā Luminor nopirks, tad Luminor arī to visu nofinansēs. Tur ļoti smuki viss saliekas. Tas joks ir, jā? Nē, es domāju, ka joks tas ir. Katrā jokā ir daļa joka. Bet jā, zin kā, pārāk daudz, es negribu kaut kādas sazvērstības, bet, sakrīt šobrīd tie apstākļi vienkārši, kādā sakarā. Un man vienkārši, es laikam aizvakar, tā kā iznāca tā ziņa, man likās,
Nu, kā tas var nebūt joks, ka mums ir premjerministrs, kurš 18,000 dēļ gadā ir gatavs uzspridzināt visu NVO, bet 50 limaku kokrūpniekiem tur viņam nekas, un Luminor pirks Ungāri, kas darbojas Krievijā, mums tur neko nevajag jaukties iekšā. Kā tas var nebūt joks? Bet, kā, man liekas, ka arī, kad tu esi tik ilgāk nodzīvojis tajā žurnālistikā un esi bijis politikas reportieris, tu sāc redzēt tos politiķu, viņus kā arhetipus, kas nāk, vai ne? Un tad, piemēram, tur Evika Siliņa, viņa tāda jaunāks, laimdots straujums variants. Ja? Centrisks, mīlīgs un Kolbergs Šķēles variants vai? Nē, Šķēle. Tā saimnieka tas tās. Jā, bet Šķēle ir pa kārtu gudrāks. Un es nemaz neilgojos tā brīža, kad viņš bija Latvijas politikā, jo es atceros, cik bija grūti, bet tur tās domāšana bija vairākus soļus uz priekšu. Kulbergs, manuprāt, ir no tiem primitīvajiem tautsaimniekiem. Ne ar ko sevišķi neatšķiroties no kaut kādiem tādiem ZZS vecīšiem, vienkārši jaunākā, enerģiskākā veidolā. Nopelnīsim vienalga kā. Un tur nav svarīgi, Krievija vienkārši šobrīd nav politiski pieņemama, jo karš. Bet viņam jau viss viņa periodiskais biznesa, viss viņa biznesa periods jau ir bijis ar Krieviju. Viņš jau to stāsta tajās visās intervijās. Tāpēc es domāju, tas vienkārši ir tāds cilvēks, kas Latvijā ir bieži sastopams cilvēks, tāpēc arī droši vien tik pirmajā brīdī patīkami un atpazīstams, ka piķi vajag. Bet tas jau ir visi viņi vienādi tajā rindiņā. Tur Šlesaram piķi vajag, Kulbergam piķi vajag. Es neredzu principāls atšķirības. Ētiskās problēmas tur nekādas. Jā, bet tu prasīji, no kurienes atnāk temati. Vai tu ieraugi? Jā. Vai tu no vēstures viņus izvelc, vai tev kāds pasaka, ka ir kaut kāda lieta, uz ko vajadzētu pasīties. Jo piemēram, bija jūsu mīļā Rēzekne. Es tur dzīvē nebūtu parādījusies. Tava dzimtā Rēzekne, mēs tur dzīvē nebūtu parādījušās, ja cilvēki nebūtu reizeknieši sākuši stāstīt par to, kas tajā pilsētā notiek. Un tad atnāca administrācija, un tad jau vairs nebija variantu. Un ļoti labi, ka izdarījām. Jo tagad es domāju, ka... Tagad ir 20. reizi jau notikusi izsoli. Jo es redzēju, ka viņi gatavo atkal neviens nenopirka. Jā. Bet tagad viņi vēl samazinot prasības tam, kurš izīrēs. Bet tur tāpat, jā. Bet, Klau, man ir viens cits... Nav kaut kāda, Rebaltika neatkarīga maza tāda kopa, bet nav dažkārt tās, ka izbesīja laukā, tāpēc, ka tu esi mazs un vienmēr tev ir kaut kāds čakars, ka negribas, varēja būt kaut kādā lielajā medijā, mazāk čakara, mazāk ņemtas un ar lielāku aizmuguri kaut kādā ziņā, jo man liekas, ja tu esi lielajā medijā, tev ir automātiski arī vairāk aizmuguri tāda, ne? Man tā īsti nē. Es esmu pati savā aizmuguri. Labi, jā, bet... Tāpēc tu esi, uz to tu esi gājis, to tu esi trenējies būt, lai būtu aizmuguri pārējiem. Nē, es zinu, kā ir. Es esmu bijusi lielā medijā. Es esmu strādājusi LNT. Tajā laikā, kad Vils Kristupāns bija satiksmes ministrs / ziņu dienesta vadītājs. Es esmu strādājusi laikrakstā Diena, jau pēc tam, kad tā lielā mīla pret Šķēli bija beigusies, es to vienmēr uzsveru jau pēc tam. Es esmu strādājusi ziņu aģentūrā BNS, kas tagad vairs nav, bet es biju 22 gados jaunākais redaktors Latvijā. Nevienam neiesaku. Es esmu bijusi tās visās lielajās vietās. Bet nevienā no tām līdz šādam līmenim nav bijis izkops tas daru, ko gribu. Gribu filmēt filmu par sabiedrības šķelšanos, nofilmēšu, aiziešu, atradīšu, kādā veidā izdarīšu. Gribu pētīt tur sociālo nevienlīdzību, izdarīšu. Gribu darīt, nav tā ierobežojuma, piemēram, kā radās slavenā īsfilma par Šlesaru pirms Rīgas domas vēlēšanām. Es vienkārši izbesījos. Es skatījos, un es mājās nedēļas laikā visas materiālus izlasīju, apkopoju, visas arhīvus izskatīju, uzrakstīju, aizgāju pie Orbidāna, ierunāju, samontēju visu. Un tā, tev vispār nav nekāda ierobežojuma. Tos vienīgais ierobežojums, par ko man sāp sirds vienīgais, ir cilvēku daudzums. Jo man gribētos vairāk izdarīt. Nevis, man jau tā liekas, ka ir ok, bet man gribētos vairāk, jo
man drusku sāpina, cik daudz laika Latvijas žurnālistikā, ne tikai Rebaltikā, bet arī žurnālistikā, politikā, sabiedrībā, cik daudz laika mums aizņem sociālajie tīkli. Piemēram, tā pati dezinformācijas pētīšana, visi tie cilvēki, kas, kamēr viņi melo pa plakano zemi, mēs tikai kļūstam stulbāki. Bet, kad viņi melo par Ukrainu, tas jau rada riskus. Un ar viņiem visiem nodarboties, tas aizņem neproporcionāli daudz laika, ko gribētos ieguldīt kaut kādās citās lietās. Piemēram, es sēdēju uz Rebaltikas jubileju. Man objektīvi nav kam palūgt lūdzu izpēti, kas ir noticis ar ātrajiem kredītiem. Tāpēc, ka Lienīte, kas to varētu izdarīt, ir aizgājusi strādāt valsts iestādē, ar ko jūs kopā strādājat. Tāpēc, ka vienkārši vienā brīdī paliek pa smagu, ja cilvēks jūt, ka viņam veselību uzdod. Un es redzu vienkārši jau uz cik cilvēkiem to viņš pamet šo profesiju. Lienīte nevar, viņa būtu bijusi vislabākā. Es vēl kādus 4 apgāju, kas manā prātā varētu to izdarīt, un neviens to nevar. Un beigās tu jūties tā diezgan trauksmaini no fakta, ka, tu esi dinozaurs, tu šito vari. Man patiesībā, man liekas, nav tēma, ko es nevarētu. Bet man ir jāvada Rebaltika, man ir jārūpējās par to, lai tur būtu kaut kāda nākamā paudze, kura to var izdarīt. Un šobrīd Latvijas žurnālistikā tas ir tas, kas man uztrauc ne par lieliem, ne par maziem kantorīšiem, bet sāk akūti pietrūkt cilvēku, kuriem ir kombinācija starp pieredzi, acu degšanu, kad tev bez jārā, tev gribās to izdarīt un spējām to darīt ilgtermiņā. Mēs esam kaut kā nodedzinājuši ļoti daudz cilvēku un nobiedējuši ļoti daudz cilvēku, kur vienkārši tā, tu sēdi un taisi kaut kādus tādus avariģu gabaliņus, tādus ikdienas stāstījumus. Nē, man liekas, tur jau nāk arī klāt vienkārši, tas, jābūt biezai ādai un tam līdzīgi, bet tas, ar ko saskarās ikdienā un sociālos tīklos žurnālisti, tas jau, ja tev katru dienu sauc nelabos vārdos, tev arī vienā momentā tas ir viens droši no apstākļiem, kas... Tas uzdod, jā, protams, ka cilvēkiem lielai daļai uzdod, man varbūt neuzdod, tāpēc, ka es vienkārši pavadu netik daudz laika brīžiem. Man vienkārši objektīvi ir tik daudz darba, ka es netieku līdz turienes vakarā, iepastos nošausminos, ar kādu salamājos izējā ārā. Lielākoties tā tas notiek, bet ne, tas ir tāda kaut kāda hroniska nespēja izaudzināt to nākamo paudzi aiz sevis, jo tur ir jābūt. Kā Rebaltikas jubilejā Auģis Alta teica brīnišķīgi, es ļoti smējos par visām tām mūsu sadarbības partneru runām, kur Uģis teica, tur jābūt drusku sociopātam ar šo nodarboties. Tur ir specifiska personība vajadzīga un man ir raizes par to, ka degnos cilvēki... Daudz, ka sociopāti pamaz, jā. Viņi atrodas citās profesijās. Uz politiku aizies. Ka degnos cilvēki, ka nav, kas viņus aizstāja, un līdz ar to arī tā žurnālistika paliek pliekana tāda, mēs notērējamies diezgan daudz uz sociāliem tīkliem, un es nespēju notērēties uz to, kur es gribētu, uz sociālo nevienlīdzību, kas nav mainījusies, uz ātrajiem kredītiem, uz kaut kādām tādām lietām, kas cilvēkam tuvākas ir, bet tā pašā laikā tev ir vēlēšanas, un tas ir atbildīgākais brīdis, kāds var būt. Tev jādara savu žurnālistu darbs, līdz ar to tas atkal pabīdās nost. Un visu laiku tāda sajūta, ka tu nevari visu paspēt. Un protams, tagad vēl gāžās viss tā šļura par migrāciju. Un es saku tā šļura, tāpēc, ka tur ir objektīvi divas puses. Ir tas, ka mums nav migrācijas politikas, tur ir taisnība, mums viņas nav. Un otras puses mums ir šie te histēriķi arī žurnālistikā, kur ierauga kaut ko sociālajos tīklos, nepasēž to vienu dienu, nenoskaidro to, kas tur varēja būt apkārt, un nesaprot, kā to izstāstīt, bet aiziet un iebliež galvenajā ziņu raidījumā, ka tumšādaini vīrieši uzmācas sievietei. Nepasakot, ka sievietei pirmkārt ir politisks backgrounds tāds, ka maz neliekās, viņš nav neitrāls cilvēks tur bijis, un otrkārt nenoskaidro, vai, ko policija par to var pateikt, izņemot šobrīd nekomentējumu, iedod to dienu vairāk. Tur jau pirmajā dienā nemaz viņi nebija uzrakstījis iesniegums. Arī jau ne otrajā. Viņa uzrakstīja tikai tā, ka policija aizgāja pie viņas un pateica. Bet es arī domāju, ka tai ziņā man ir žēl to notērēto resursu. Nē, protams. No policijas viedokļa, bet ļoti labi, ka viņi to izdarīja šobrīd, jo pirmkārt, iekšlietu ministrija ir atdota Nacionālajai apvienībai un Dombravam. Un ja cilvēki grib nodarboties ar sociālajiem eksperimentiem, tagad viņi var skatīties, kas no tā iznāk. Un policija šajā brīdī nevis pavilkās uz to, ka mums taču tur priekšnieks kaut ko izdomāsim, bet mēs darām savu darbu, mēs viņu izdarām kārtīgi, vienalga, ka priekšnieks ir Nacionālā apvienība un vienalga, ka
sieviete, kas meloja policijai, arī ir bijusi Nacionālā apvienība. Viņi izdarīja savu darbu, viņi jāizmeklē šitie visi tikai viena iemesla dēļ. Ja tur kāds kādam ir uzbrucis, tie cilvēki ir jāsoda un jādeportē. Ļoti vienkārši. Ja kāds kādam nav uzbrucis un šī stāsta nav, tad ir jāsauc pie atbildības tie, kas meloja, ka viņi ir. Jā, man liekas, vienkārši šajā stāstā tas sāpīgākais ir tas, ka tāds vilks aitās. Mēs jau tādu vienmēr sūdzamies par to, ka sievietēm netic, vai arī kāpēc viņas negāja uz policiju, tad, kad notika seksuāls uzbrukums. Un tagad, kad ir šāds vilks aitās gadījums, tas nepalīdz nevienai no sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības. Protams, ka ne. Un tas vakar bija lielākais darba vietas cepiens, jo mums kolektīvā ir tās vēršanās pret sievietēm, ņemot vērā, ka es esmu dinozaurs, bet pārējie ir jaunāki, izņemot vēl vienu. Viņi kaut kā sāpīgāk to izjūt, visu to neticēšanu sievietēm. Un tad par to vakar bija tas cepiens, ka pirmkārt, kā mēs kā mediji varam būt tik stulbi. Un otrkārt, kādu iespēju tas atstās uz visu, uz vardarbības tēmu. Tā visu laiku, katru gadu kaut kādi jauni sūdi. Un tāpēc ir tas, vai tie žurnālisti kā nav garlaicīgi? Nē, ir jauni sūdi katru gadu. Ines nokart viņai Tad pabeidzam ar jaunu sūdi katru gadu. Čau! Čau!